Vai lipolītiskās vielas vai lipolītiķi tautā saucamie ir droši? Šeit man ir jāsaka tā, ka tas ir atkarīgs no tā, kur jūs veicat manipulāciju, kas jums veic manipulāciju un ar kādu preparātu šī manipulācija tiek veikta. Tātad pirmkārt ir jābūt, protams, lipolītiķim drošam un tātad apstiprinātam, tātad vai tas ir FDA vai ES apstiprinātās vielas, tādas kā, piemēram, dioksīholskābe vai fosfatidilholīns. Tie ir divi preparāti, divas aktīvās vielas, kas ir reģistrētas un ko jūs varat arī pielietot. Protams, var būt arī konkrēti injekcijas vietā apsārtums, nieze, alerģiskā reakcija un arī, teiksim, kaut kādas lokālas infekcijas, gadījumā, ja nebija higieniskie apstākļi ievēroti konkrēti injicējumā vietā. Ārstam, jeb medicīnas profesionālam jābūt certificētam, pielietojot šo konkrēto metodi, un, protams, pēc injekcijas var būt gan pietūkums, gan arī tūskainība, gan arī varbūt cieti mezgliņi zem ādas, bet parasti tie arī izzūd pēc laika. Iespējamie riski, jo, protams, pārmērīgā lietošana var radīt arī asimetriju, un šī asimetrija varētu radīt anatomisku diskomfortu un dzīves kvalitātes samazināšanos, kā arī, ko mēs injicējam ādā, mēs varam dabūt arī kaut kādu autoimūnu reakciju, organisma imūno atbildi, tātad ar iekaisumu vai kaut kādu granulācijas audu veidošanos. Kā arī gribu pieminēt, ka cilvēkiem ar autoimūnām saslimšanām labāk to vispār neveikt. Vajadzētu izvairīties pavisam. Un kam vajadzētu izvairīties vēl īpaši, protams, grūtniecība un arī laktācijas periods, tas ir skaidrs. Vaļīgu ādu vai sliktu elastību injekcijas zonā, cilvēkiem ar infekcijām vai ādas slimības injekcijas vietā. Vispār, ja jums ir uz ādas kaut kādas izsitumi, akne, rozācija vai aktīvā papulu pustulozā forma, tad labāk to nedarīt. Tad, principā, lipolītiskās injekcijas ir visefektīvāk nelielu lokalizētu augstu nogulšanu gadījumos, tātad konkrēti, piemēram, pazodas, vai, teiksim, anatomijas mīlestības rokturīši, vai, piemēram, dubultzods. Tas ir iespējams, bet katrs konkrēts gadījums ir jātraktē ļoti individuāli. Tas ir droši, ja jūs atrodaties drošās rokās, un jums ir drošs preparāts, un jūs esat konkrēti šī indikācijas klients.